Jau 5. gadu Pāvilostā novembra 1. pusē tiek svinēti Nēģu svētki, godā ceļot ekskluzīvo delikatesi nēģus. Un kā izrādās, tad Sakas upe ir vienīgā vieta visā plašajā Dienvidkurzemes novadā, kur joprojām no seniem laikiem ir dzīvas nēģu zvejas tradīcijas. Muzejā pēc rakstiem mēs redzam, ka nēģu un arī dokumenti apliecina to, ka nēģis jau zvejoja pirmā brīvvalsts laikā. Bija murdi, kuri cilvēki varēja zvejot, bet ir arī tādi priekšmeti, vēl senāki, kad Tebrā un Durbē ar tačiem zvejoja, jo mūsu Sakas upē zvejo ar murdiem. Un tas jau notikās arī brīvvalsts laikā, 20. 30. gados. Padomu laikā zvejoja ar šādiem lieliem murdiem. Tādi bija 2 un arī bija brigāde. Bet no 1964. gada zivu apstrādes cehā sāka ražot nēģus cept un bija arī nēģu cehs. Tā kā tradīcijas ir senas, varētu teikt, jau pirms 100 gadiem jau Pāvilostā zvejoja nēģus. Mūsdienās arī zvejo nēģus. Ir 8 brigādes saimniecības, kur zvejo, un šorīt arī dodoties uz šiem pasākumu, jau redzēju, vēl bija pilnīgi tikai knapi, kā varētu teikt, gaismiņa, un nēģu zvejnieki jau bija upē un vilka garos lielos murdus. Rīta agrumā aptuveni 1,5 stundas laikā iegūtais nēģu loms šoreiz nesot tas bagātākais, atzīst Ēriks Fredenfels, kurš turpat Sakas upē no savas laivas tirgos svaigos nēģus. Pieprasījums necerēti liels, līdz ar to bažas, vai visiem maz pietikšot. Nu tā, stipri vidēji šodien. Cik nēģīši? Kas ir vajadzīgs, lai būtu daudz? Vajadzīgi labi laika apstākļi. Un kas ir labi laika apstākļi nēģim? Vējš, lietas un vispārējais. Tad jau ir labs rudens šogad. Nu, kā tad? Nu, ja tik tālu ir atbraukuši, tad taču aņēmīgi. No kurienes jūs esat braukuši? No Ventspila. Jums tur nav nēģi? Nē, mums tā pašvakāk. Bet te ir pēc zvejniekiem pa taisno. Tieši tā. Ko jūs darīsiet ar tiem nēģiem? Garšo? Protams. Es nezinu recepti. Tagad nevajag neko zināt. Paņem, atver šito te Google, ieslēdz telefonu, visu kaut ko redzēs. Būs, vai ne? Jā. Bet varētu būt garšīgi, vai ne? Es domāju, ka būs ļoti garšīgi. Jūs ir pat no Pāvilostas? Nē, mēs no Liepājas esam. Speciāli braucāt pēc nēģi? Speciāli braucām, jā. Rinda vai līdz jūrai. Tik daudz ļaužu no malu malām sabraucis un sanācis arī pēc Valērija ceptajiem nēģiem. Centāmies ņemt tā, lai viss vismaz dabūtu pagaršot. Tā kā tā. Cik kilogramu ir, ja nav noslēpums tev? Kilogramu šodien ir cepšanai ir paredzēta, cik vienāk bija 95. Nu, gandrīz 100. Gandrīz 100, jā. Te izveicīgi un prasmīgi kārtojot nēģus cepšanai rosās Valērijs Kurčanovs ar savu komandu, ģimeni un draugiem, piedāvājot arī nēģu maizītes ar ko stiprāku un, protams, tikko ceptus nēģus. Tā recepte vienkārši tu liec to nēģu virsū un viss. Jā, šita viņš ir jau no rīta āgri 7 jau noķerts. Tad viņš ir maisā jau ir atdevis, kā lai saka, aizgājis uz citur jau. Nomierināts tas nēģis ir. Aha, reku sāli uzkaisti tik tagad. Tur viņš tajā kastītē vēl sasutinās vēl, un tad viņš ir tāds sulīgāks un garšīgāks. Bet nekādas garšvielas vairāk, tikai sāls, tad ir gatavs. Arī trauciņos nav nekādas citas garšvielas, nekādas sintētikas nav, tikai pipariņu un sāli, un pārējais viss ir meistarīgi. Valērijs jau gadus 8 nodarbojas ar nēģu zveju. Pieprasījums pēc Pāvilostas nēģiem aizvien pieaugot, taču to loms atkarīgs no laika apstākļiem. Ar nēģiem tā kā ar bitēm. Tad viņi ir un tad viņi nav. Nu, pagaidām laika apstākļi ļauj, šogad jau ir labi. Tad ir tāds ūdens, tas duļķainē, tas, kas viņiem patīk, ka tie lieti salījuši un ka nāk no augšas no apriķiem, no durvis puses nāk tie ūdeņi lejā, un tas viņiem patīk. Viņi iet uz savām nārstvietām, ko viņi pavasarī taisīs savus kāzas viņiem tur ir. Un tā, tagad mēs viņus te patās aiz tiltu ķeram ar murdiem, un tā mēs strādājam. No kura laika līdz kuram laikam ir nēģu ķeršanas laiks? Ķeršanas laiks ir mums no 1. augusta līdz 1. februārim. 1. februārī sākās liegums. Būs aizsavus upe, ko tad? Nē, ir tā, ka mēs arī laužam ledu, tā kā skolnieki pa ledus gabaliem staigājam kādreiz. Jā, tā ir bijis. Ka stumdam ledu un laivām laužam.
Kad nevaram salauzt, tad ar zāģiem zāģējam caurums un tā kā strādājam krietni. Jā, ir izzāģēja āliņas ārā un ceļam tā augšā. Jau no 2015. gada pārņēma saimniecību no tāda unkulīša gados, kas jau vairs nevarēja. Un tad tā sāk. Un tad 18. vai 19. gadā tad izdomāju, taisamies ar nēģus. Cernikavā Salicgrīvā ir, taisamies ar. Bet taisam vēlāk rudenī, tad, kad tiešām ir tie nēģi. Un tad tā arī uzsākām. Sākām tur mēs pāris vietiņas tikai tirgošanās bija tā bišķi un atsaucība bija liela. Un tad redzam, cik mēs lieli jau esam izauguši. 2018. gadā man piezvanīja Aleksejs Kačanovs, un viņš teica no lauksaimniecības izglītības centra, kad vai varētu Pāvilostā būt tāda nēģu diena. Un es esmu tāda, ka man patīk izaicinājumi un jauna tradīcija. Es domāju, kāpēc ne? Jo Kurzemē mēs esam, Dienvidu Kurzemē esam vienīgā mūsu šeit Sakas upe, kur zvejo nēģus, un mēs tad celsim saulītē. Jūrmalciemnieki cel reņģi, mēs nēģus. Vienu gadu mums nenotika, jo pandēmija izjauca šos svētkus, bet šie 5. Tā kā ir jubilejas gads, un es skatos, cik daudz apmeklētāju, kad mēs esam uz pareizās nots un cilvēkiem interesē, un tas arī turismu pagarināšanas sezona ir. Jā, novembrī svētkus muzeja apmeklējumu cipars uzreiz izauga. Pāvilostas novadpētniecības muzeja sētā apmeklētāju priekam spēlē vietējā grupa Piemare, taču gaisā virmo dūmu un nēģu zupas smaržas, kas turpat uz uguns burbuļo lielajos katlos. Saimnieces raujas svaigas sviedros, jo, kā izrādās, šī ir vienreizēja iespēja tieši nēģu svētkos pagaršot īpašo zupu. Tā ir, protams, nēģu zupa, jo tā ir nēģu diena, un zupa ir Pāvilosnieku gaumē, tā kā mēs viņu vāram. Kā tad jūs viņu vārat? Mēs viņu vāram tikai no pašaudzētiem burkāniem, kartupeļiem, dillītēm, pētersīļiem. Nēģīts ir, protams, cepts klāt, ko mēs iegādājamies no vietējiem zvejniekiem. Un no garšvielām ir tikai ķiplociņš, sīpoliņš un pipari. Viss salīti. Tik vienkārši. Viss. Tikai to nēģi vajag. Un pašās beigās, ir jau tie modernie laiki, mēs pielikām kausēto sieru dzintaru. Mēs neliekam krejumu, jo krejums nešķīst īpaši, bet mēs pieliekam pašās beigās zupiņai kausēto sieru. Un cik bieži Pāvilosnieki vāra šādu zupu? Es domāju, ka tikai nēģu svētkos. Es tā domāju, es nezinu. Bet jums jau Pāvilostā nēģus taču ķer jau no rudens līdz... Jā, bet zupas parasti nevāra. Parasti visu kūpina un cep un tādā veidā, bet zupas, es domāju, ka nevāra arī mājās. Tad šis ir tāds vienreizējs pasākums. Es domāju, ka jā. Zupu jau vāra arī Cernikavā, un kur notiek visi tie svētki. Es pat esmu bijusi un piedalīsies, bet mums ir savādāk. Viņiem ir savādāk, un mums ir savādāk. Kā garšo? Labi garšo. Pirmo reizi ēdat nēģi? Pirmo reizi arī atbraucām šeit. No kurienes jūs atbraucāt? No Rīga, Ķekava. No Ķekavas? Jā, no Pierīgas. Tad jau jums tie nēģi arī nemaz tik pazīstami nav, ja bija? Nē, ir arī Daugavā ķer, bet, tas tāds retāks. Atceros bērnībā, kā oma mājās gatavoja. Labu apetīti! Paldies! Es skatos, mazajam garšo zupiņa. Pirmo reizi teicu, ka gribot zupu. Gribēju zupiņu? Garšīga? Garšīga? Tev garšo? Jā, ļoti. Kad nobaudīta slavenā Pāvilostas nēģu zupa, laiks nodoties dažādām izzinošām aktivitātēm un meistarklasēm. Šodien es mācu iet mērkaķu dūrīti. Tas ir kārtīgs jūrnieku mezgls, jo, ja vajag no krasta tikt galus padot, no kuģa padot galus krastā, tad lielu trosu ir grūti izmest, tu taisi sviedlīni. Uztais mērkaķu dūrīti ar atsvaru iekšā, tā labi lido un ar garu striķi piesien pie savas lielās trosas, un tad var smuki izlidināt krastā. Līdz ar to, ja tu māk taisīt mērkaķu dūrīti, tad tu vienmēr tiks krastā pēc visām dzīves vētrām. Nēģi es nezinu, vai var sasiet. Nēģi es vēl nemēģināju sasiet mezglā. Vajag pamēģināt. Varbūt, ka tu nēģis arī var ķert. Varbūt arī var, jā. Bet kāpēc tu gribi mācīties šito brīnumu? Interesanti izskatās. Labi izskatās tāds mezgls. Bet varbūt noderēt dzīvē? Protams. Arī varēs mest kaut kur. Ko tu pats nodarbojies? Nē, jūrā taču ne? Nē. Virpošana. Pāvilosta ir pieradusi pie klusuma, un tas ir burdziņš.
un burziņš. Nē, atvainojos, nēģis var dabūt parastā dienā, tāpēc man nav jāburzās. Komercija attīstās, tas viss ir nepieciešams, bet, teiksim, man kā pāvilostnakam liela prieka no tā burziņa nav. Kāda tad īsti ir nēģu zveja? Lai to uzzinātu, nemaz nevajag kapt laivā un doties upē. Ko tu redzēji? Jā, pastāst. Kā zvejot tās Nēģus. Jā, tev bija sajūta, ka tu brauc laivā? Un cik nēģus sazvejoji? Daudz? Nebija bailes? Bija. Es redzēju, kā makšķerē nēģes un... Pats sēdēji laivā? Jā. Nu, nēģis svētkos pirmā reize, jā. Ir forši. Patīk. Ko jau esat paguvuši ieraudzīt, apskatīt? Mēs nesen tik atbraucām, tad mēs tagad tā uz riņķīt prātīgi ejam. Nē, ir interesanti. Jūs tos nēģus redzējāt? Jā. Bērniem rādi, es jau biju redzējis, tā ka man tas nekas jauns nebija. Jauni laiki un tehnoloģijas, mainās arī tradīcijas, taču vērtības paliek. Jau no pavāru kustības 7 pavāri dažādās receptēs mēģina pagatavot nēģus. Tur ir no rudzu miltiem gatavots čips, tad ir tecināts krējums, ābolu biezenes, tad ābolu terīna, tad liekas tagad nēģis, kas ir grilēts. Un asins desas pulveris. Asins desa? Jā. Interesants salikums. Jā, Katrā ziņā nēģi būs katram savādāk pagatavot. Un tas, laikam, lai parādītu cilvēkam to dažādību tajā visā. Lai nebūtu pēc kaut kāda viena. Un patiesībā tās vecās receptes jau arī ir labas. Mēs vienkārši apkopojam tos iemeslus, kāpēc ko un kā dara. Tā kā mūsu tā arī biedrības nosaukums Jauno pavāru kustība, tas nav par to, ka mēs esam jauni. Mēs jau esam pastrādājuši, bet mēs gribam kaut ko jaunu uzsākt, kopojoties, apmainoties idejām, receptēm. Tas ir arī tas biedrības mūsu pamats. Meklējam varbūt to identitāti, tas būtu laikam vispareizākais teikt, un izveidot kaut ko paliekošu, lai tas nebūtu, kad tik ļoti strauji mainās, kā mūsdienu pasauli, varbūt kaut ko līdzīgu sklandrausim kādā brīdī dabūt gatava, kad cilvēki zina. Tā kā tad ir ļoti labi, ka ir viesi, kur to var nodegustēt un pateikt, ko viņi par to domā. Malačašīgs. Augstākā klase, te, man liekas, te ir viss tik daudz garšas. Latvijas garša, bet visi Latvijas garša. Jā. Malač puikas. Tās drumsavs kopā to ievāriem kaut kādi interesanti, ne? Un tā ir asins desa. Atraktīvi, smeķīgi un garšām piepildīti aizrit 5. Pāvilostas nēģu svētki, priecējot apmeklētājus arī ar necerēti labvēlīgiem laikapstākļiem, kas nekad vēl nesot pievīluši. Tas vien liecina par to, ka Pāvilosta ir uz pareizā viļņa.